vienkārši aizjām apsēžamies? Nu, kā tu jūties pēc otrās epizodes? Burvīgi. Daudz labāk nekā pēc pirmās. Dibens nesāp? Jā. Blīd. Čau, draugi! Šodien mums ir 3. epizode. Parunāsim par siltumsūkņu mītiem. Hei, Andy, kā labi iet? Čau, Krista. Lieliski. Tas ir fine. Par efektivitāti. Un šajā gadījumā, runājot par gaisa ūdens un gaisa siltumsūkni, es bieži vien esmu saskāries ar situāciju, ka man pasaka, šī iekārta strādā maks līdz -5. Noteikti, ka tu arī esi ar to saskāries. Mēs tikko braucām ar mašīnā un tieši runājām par to, ka man pie TikTok video, vienā no video aizgājuši tie komentāri, kas tieši stāsta par to temperatūru, kur tie mīnus, ka tas siltumsūknis, tas -25 darbojas, tad, protams, pie -10 tas ir elektriskais sildītājs, tur visu viss tur slikti. Bet, tad vienkārši, ko es varu objektīvi, ar ko var atbildēt uz šādu mītu, ir kaut vai, elementāri ražotāji testēti, certificēti dati, piemēram, pie -15, joprojām efektivitāte ir 200%, ir 1/2 kā minimums, plus mīnus gandrīz jebkuram ražotājam. Ja? Tu skaidrs, atkarīgs no izējošās temperatūras, var būt mazliet labāk vai sliktāk, bet pie -15 joprojām ir tas 1/2. Zemāk pa -15, pirmkārt, cik bieži mums vispār tāda temperatūra ir, arī zem -15 joprojām tā efektivitāte saglabājās. Tā kā skaidrs, ka granulas, gāze, būs viņas pie -20 efektīvāks kā siltumsūknis. Vispār pat nav jautājums, vienkārši cik bieži ir šie grādi, ja? Un tad, tas man liekas tā absurdi. Ja mēs runājam par efektivitāti, tad siltumsūknis vienmēr būs efektīvāks. Bet lētāk, es domāju, lētāk. Jā, bet lētuma ziņā, jā. Visiem parasti interesē lētāk, tad lētāk. Jā, tas jau nav, mēs jau šeit nestāstam par to, ka siltumsūknis ir lētākā apkure pie -20, tā noteikti nav. Man liekas, jāskatās ir tā gada griezumā. Ja tev ir 2 apkurs, super, pārslēdzies pie tiem mīnus, arī tur daži tie komentāri, vajag obligāti kamīnu, jo savādāk tur viss slikti. Tas kamīns noteikti nenāks pa sliktu, ja tev viņš ir. Ideālā gadījumā apvienots varbūt vienā sistēmā, tur kaut kāda akumulācijas tvertne saslēgt. Super, kurina to kamīnu pie tiem -15 grādiem, tas jau nav nekas slikts, bet tas, ka tu bez kamīna nosals un nomirst tajā savā mājā, tā arī nav. Siltumsūknis mierīgi sildīs pie -15, 25. Tieši tā, un es ieteiktu atcerēties to, ka gan granulu katls, gan gāzes katls, gan siltumsūknis nestrādā pie tā brīža, kad elektrība mums nav mājā. Jā, līdz ar to nesāksim runāt par to, kas notiks, ja man pazudīs elektrība. Visos 3 pazūd elektrība, nav siltuma. Varbūt gāzēm, granulām ir bišķi vieglāk uztaisīt kaut kādu nelielu akumulātoru, kurš var darbināt tur sūkņus kaut ko, bet tas, ko es esmu redzējis, īstenībā forša lieta, ko visi tie, kas būvē māju tagad no jauna, ko var paņemt sev kā padomu, izbūvēt sadalē pie mājas ievadu, kur tu vari pieslēgt ģeneratoru. It īpaši laukos, kaut kur dziļāk, kur pieslēgt tiešām, ja pienāk tā stunda X, kad kaut kas ir slikti, pazūd elektrība, jebkas, jūs varat pieslēgt, paņemt to ģeneratoru, pieslēgt to ģeneratoru un tad ģeneratoru darbināt māju, siltumsūkni, visu jebko, principā, jums pat nerunājat tikai par apkuri. Jūs vienkārši varat, ja jums pazūd elektrība ilgstoši, jūs varat ar ģeneratoru darbināt visu un dzīvot, kā jūs dzīvojat. Pielēt dīzelītu un es pilnīgi piekrītu. Galvenais pielēt dīzeli pirms tam, lai nav ziemā nepatīkama situācija. Bet tā ir tāda ļoti forša lieta, par ko tu vari padomāt, man liekas, jau, tas tāds praktisks padoms. Es pilnīgi piekrītu. Vienīgais, tas, ko es bieži vien ar klientiem runāju saistībā, tiešām jūs es atkal iesaku, tāpēc, ka man patīk tā dzīvā uguns. Es iesaku, ja jūs gribat liekat kamīnu, bet speciāli viņš nav nepieciešams. Jo nav tā, ka it īpaši pie siltajām grīdām elektrība nekad neesmu dzirdējis, ka Latvijā būtu pazudusi vairāk kā uz nedēļu. Un pat nedēļu, man liekas, ka es teikt neesmu. Es esmu dzirdējis 3 dienas un jums maks tur nokritīs pa 5-6 grādi. Tas ir ideāls siltumā. Laukos, tur, ja tu dziļāk mežā esi. Bet būtībā, jums pazūd. Starp citu, man šovasar elektrība bija pazudus pie šiem te visiem vējiem, bet ūdens man bija tvertnē, pietiekošā daudzumā, viss bija kārtībā. Tā kā es uzskatu, ka nevajag tagad baigi stresot, ka viss tagad būs slikti. Par efektivitāti. Tas varbūt pat ne mīts, bet tas tāds vairāk tāds challenge, jo es kādreiz skatos un
tā mana tāda reālā dzīves pieredze mazliet varbūt atšķirās no tā, kas uz papīra rakstīts. Efektivitāte premium siltumsūknim, jebkuram brendam, pret Ķīnas siltumsūknim. Bieži vien mēs pastamies tajās datu lapās. Nu, tur ķīnietis, tur, wow, tu skaties, tur 5 komā, tur, jā. Nu, visiem viņiem labāks tās efektivitātes, viņi tik klusi, tik labi, bet nu, dzīvē tu kaut kā to skaitītāju paskatoties, nu, kaut kā nav, man liekas, tik labi. Es nezinu, kā tā tava pieredze. Nu, par manu pieredzi ir tā, mēs tagad nerunāsim tas, kas solās būt uz priekšu, bet, ja mēs runāsim līdz šim, tātad premium siltumsūknis vai budžeta Ķīnas izstrādājuma siltumsūknis. Nu, dati bieži vien ir pusotru reizi sliktāki nekā premium siltumsūknim. Vismaz manā pieredzē. Vismaz manā pieredzē konkrēti. Un vairāki sekotāji noteikti ir redzējuši mani viņu mājās. Un es tiešām atbildu par šiem te vārdiem. Otra lieta. Šis premium siltumsūkņa ārējais bloks ir tiešām kluss. Diemžēl šīs te otrs, nesauksim jau vairs konkrēti nosaukumos, viņi ir skaļāki. Viņi ir skaļāki, un jūs dienā esat šajā mājā, jūs esat nolikuši to bloku, vēl nedod Dievs pie savas guļamistabas, šo te izstrādājumu, pat bieži vien no-name siltumsūkni. Nu, es apsveicu jūs. Nē, nu labi, ir jau, teiksim, tev atliks kur, nu, birojā, nu, lietas to skaļo bloku, tev viņš droši vien tur netraucē vispār, bet, vienkārši tas, kad es arī saskāries to, ka tie dati kaut kā baigi, nu, dzīvē nav tik skaisti, kā tur uzrakst, un, man liekas, pēc likuma tur var tie ķīnieši, viņi testē savā laboratorijā, principā, kas ir, nu, certificēta, jā, viņi tur notestē, nu, uzrakst, un nu, kurš tur pārbaudīs, ka viņi uzrakstīja godīgi, jā, tur, ja vēl lielie ražotāji pieļauj kaut cik tur vēl nešmaucās, bet arī jau tur viņiem tie triki, ka viņi tur to āra bloku pieliek iekšas bloku lielāku, kaut kādu pierakstos datus, jā, nu, tur atrakstās. Nu, starp citu, mēs taču abi divi bijām iši izstādē. Jā, Vācijā. Vācijā, jā. Nu, es piegāju pie viena no siltumsūkņa brandiem. Tur bija baigi interesanti. 16 kW iekārta. Viņi ir parādījuši, ka tur viss ir fine un viss ir skaisti. Viņi saka, iziet, šitas būs bestsellers un tā tālāk. Es jums saku, klausies, bet nu, mēs esam no Latvijas. Viņš tā, kas ir? Es saku, nu, mums tur ir arī -15 un -10. Viņš tā, un tajā jaudā no tiem 16 tur bija 5. jā. Tā kā līdz ar to nu, es uzskatu, ka runājot par šiem te Ķīnas izstrādājumu siltumsūkņiem, viss ir fine, bet ir konkrēti nosacījumi un konkrētas lietas. Jūs nekad nepanāksiet to, ka viņš būs tikpat efektīvs kā premium siltumsūknis. Jūs tuvākajā laikā, pareizāk sakot, līdz šim, viņi pārsvarā būs skaļāki. Tad, kad būs augstāk. Tad, kad siltums būs līdzīgi. Nē, tad būs ok. Jā. Bet, un vēl viena lieta, tas 2 un -2 grādi. Es nezinu, kā tev ir bijis pēc pieredzes, bet +2, -2 tas brīdis, kad tas ledus piesalst, tā iekārta sāk grabēt. Nu, man vismaz konkrēti ar vienu brendu ir tā, ka viņi sāk grabēt. Un pēc tam viss pat ir labi, bet viņi sāk grabēt, jo tas nedaudz ledus piesalst kaut kādās vietās, un viņš sāk veidot savu to diseni, un ir baigi diezgan interesantas situācijas. Tā kā tā, bet kopumā es teikšu, ka jā, ir ok iekārta, bet rēķinies ar to, ka premiums no tā tu arī saņems. Ir iemesls, kāpēc tas, nu nav jau tā, kā mēs runājam, nav jau pareizi vai nepareizi, vienkārši ir iemesls, kāpēc tas ķīnietis maksā mazāk nekā tas premiums. Nu, tur, un kaut vai es tā parasti arī salīdzinu, nu, tu paņem ķīniešu āra bloku uz tādu pašu jaudu kā premium, ķīniešu āra bloks 35 kg, premium āra bloks 57 kg. Jā, kāpēc? Jā, vienkārši tas skaidrs, ka tur tas kompresors, tas viss ir, nu, to pajaucot vaļā, tur ir skaidri redzēt, kāpēc tas protams, vai kaut vai tas pats kondensators, kurš ir stipri vien no biezāka materiāla arī veidots. Un līdz ar to tā ir tā atbilde, kad ķīniešu siltumsūkņiem bieži vien reiķinotties, ka viņi būs nedaudz trokšņaināki. Es gribētu parunāt par efektivitāti siltumsūknim, gāzei, granulām. Kuru izvēlēs? Vai tu vēlēs, lai es? Nē, nu labi, nu tur
tā tēma tādas, ko izvēle. Viens ir efektivitāte, un otrs ir droši vien tās izmaksas. Pirmkārt, es saprotu, kas par notiek ar cenām, ja tur gāzei. Gāze, man liekas, vispār šobrīd pat abstrahēties no tā, ka tur labi, mēs tur vairāk liekam siltumsūkņus. Esam vismaz likuši arī gāzes katlus, bet šobrīd jaunbūvē likt gāzi, man liekas, ir bišķiņ crazy. Pat nerunājot tikai par tām izmaksām, bet vienkārši domājot par to, kur vispār tā pasaule iet, jo ir skaidrs, ka to gāzi, vienalga vai mākslīgi vai nemākslīgi, bet spiež ārā vienkārši. Spiež ārā. Un pienāks ļoti drīz tas brīdis, kad aizliegs visās jaunbūvēs likt to gāzi un tā tālāk, un vienkārši paliks tas tirgus ar dabīgi, paliks mazāks, tā gāze, attiecīgi dabīgi tā cena celsies, jo vienkārši pieprasījums kritīs. Un līdz ar to tas, man liekas, vispār ir tāds crazy variants. Ja viņi ir, fine, bet likt no jauna, man liekas, traki, tad granulas vai siltumsūknis, tur tad droši vien, ka skatāmies, kāda tā māja. Ja tā jaunbūve, es droši vien, ka neredzu baigo, es neliktu savu granulas kaut vai tāpēc, ka viens tev viņas kaut kur jāglabā, tev ir jāizbūvē. Ja tu būvē no jauna, tev reāli vajag vismaz 6 kvadrātmetrus, ko uzbūvēt tikai priekš granulu katlu. 6 kvadrātmetri reiz 1500 būvniecības izmaksas uz kvadrātmetru. Ja tu paņem 9000, vienkārši samaksā, tad uzbūvēt granulu katlam, tā kā vietu, plus vēl tev jāglabā. Neaizmirst vēl vismaz 2 kvadrātmetri, kā minimums ir glabātuvē. Tas viss, kopā. No tāda aspekta, pat kādreiz saliek tās izmaksas, tur siltumsūknis pret granulām, tā kā saka, tur siltumsūknis, teiksim, pa 1000, pa 1,5 dārgāks, jo vienmēr jāatcerās, ka granulām tur ir skurstenis jāuztais, tā kā to tajās izmaksās nevajag aizmirst ielikt, pats katls lētāks, bet, plus tev māja ir reāli jāpiebūvē dēļ viņa klāt. Tā kā, bet par efektivitāti skaidrs, un siltumsūknis ir, ja mēs tā ņemam no 1 kW elektrības saržo 3,5 kW siltumu, viņš ir 350% efektivitāte. Skaidrs, ka gāzes granulas nekad to nesasniegs, bet parasti jau tā efektivitāte neinteresē par visiem interesēm, cik tas maksās. Reāli, cik tas maksās, kā naudā. Tieši tā, bet, redzi, tur atkal ir jautājums, ja šobrīd, piemēram, elektrība ir varbūt nedaudz pacēlusies biržā, gāze stāv plus mīnus līmenī, granulas mums ir kopš 22. gada tikai kritušās, bet neaizmirstiet to, ka gāze ir fosīlais kurināmais. Viņai ir CO2 izmeši. Par to nākotnē būs iespējas, ka būs jāmaksā. Tagad jau valsts jau maksā, vēlāk to var uzlikt uz cilvēku. Uz konkrētā patērētā. Un tajā brīdī sāciet aizdomāties par to, ja jums gadījumā par CO2 izmešiem būs jāmaksā, kas tad notiks? Vai tas būs tiešām baigi fine? Otra lieta, pašām granulām. Sit man nost, man vēl joprojām cilvēki entās reizes prasa, es 5 gadus atpakaļ ieliku granulas, kāpēc es tā izdarīju? Jo viņam apnīk bērt, tīrīt un domāt par to, vai gadījumā kaut kas nenotiks. Jo neaizmirstat to, ka degšanas procesā ir daudz lielāki riski. Arī tā tēma īstenībā par granulu kvalitāti, ko es arī sievas vecākiem, viņam arī granulu katls, jo viņa vecā māja, viss labi, viņi īstenībā gribēja mainīt apkuru. Es teicu, lieciet granulas, jums šī siltumsūkni nevajag, jums te būs dārgi. Un tad tā ir tā tēma par to granulu kvalitāti. Bieži vien arī ir kas atrod to savu piegādātājiem, tad ir bet ir kādreiz, ka viņi saka, mums nav tās granulas. Tad tu sāc meklēt kaut kādas granulas, tad tās ir sūdīgas, viņas nesadeg, tad tur atkal sākās visas problēmas, lambda zondas tur ieciet, tur viss. Sākās šie elektrībai tādā ziņā tas plus ir tas, ka viņi vienmēr ir vienlīdz kvalitatīvi pa vadu nāk. Plus šādi. Un otrs ir tas jautājums par to, kad pareizi teici, cik tas maksā. Kaut kāda, arī elektrībai var nostaigāt tā cena. Arī koksnei tieši tāpat ir kaut kādas sliktāka laikapstākļi, nevar zāģēt, nevar visu vienkārši uziet koksnei cena augšā. Tieši tā. Plus, ja tu pats vēl ražo to elektrību, tad vispār tev tas kilovats maksā, cik 4 centus pa sagādi tu maksā, un tad vienmēr jāskatās ir tajā. Un ja tu hibrīda inventoru uzliec saulē, tad izrādās, tu pat nemaksā. Tu vari glabāt vēl to visu. Tur droši vien viss ir jāprēķina, viss jāsarēķina. Nē, bet neuzskatāt tagad tā, ka granulas un gāze tas nav ok. Tur viss ir kārtībā, vienkārši reiķināties ar to, ka pielieciet vēl šīs konkrētās situācijas klāt un pēc tā sāciet izvērtēt. Droši gribat granulas, lieciet granulas.
Gribat gāzi, lieciet gāzi, nu neviens jums šķēršus neliks. Vienkārši atcerieties to, ka kaut kādā brīdī var gadīties, kad jūsu konkrētajās jaunbūvēs jūs varbūt pat nevarēsiet nodot māju eksploatācijā. Tāpēc, kad izrādās CO2 izmeši, ir svarīgi konkrētajā reģionā. Bet es tā kā dzirdēju, ka tas ir tuvu kaut kur jau Tiek par to runāts, vispār jau bija paredzēts, ka jau no 25. gada, bet, protams, tā kā mums situācija ir dažāda, līdz ar to mums ir nedaudz pārcēlēs, bet tālu jau mums nav jāskatās, tepat Vācija. Tur jau tas viss jau ir spēkā. Daļēji spēkā. Jā. Nu labi, droši vien jau būtļai būs izsniegt, tad jau uzlikt ļaus, bet skaidrs, ka man jau žmiegs nost. Ja jums gadījumā ir kādi sevis interesējuši jautājumi, lūdzu rakstiet komentāros un neaizmirstiet to, ka mēs labprāt jums palīdzēsim arī jūsu projektos.